Latvija jau 9 gadus ir viena no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Ekonomisko problēmu un klimata apstākļu dēļ mūsu valsti gandrīz nemaz nav skārusi imigrācija. Tomēr laiks rit, ekonomika stabilizējas un Latvija pamazām kļūst par interesantu dzīves vietu cilvēkiem no visas pasaules. Šis stāsts būs par cilvēkiem, kuri jau dzīvo, strādā vai mācās mūsu valstī, par ļoti dažādiem dzīves stāstiem un par šo cilvēku iekļaušanos mūsu sabiedrībā. Šis stāsts būs arī mazliet par mūsu pašiem, kā mūs, kā sabiedrību redz ārzemnieki, kuri dzīvo Latvijā. Kao Vieta Nguyena ir vietnamietis. Viņš jau 10 gadus dzīvo Latvijā. Uz mūsu valsti viņš atbrauc kā pusaudzis kopā ar tēvu. Kao ļoti patīk zīmēt. Viņš ir pabeidzis Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu. Šobrīd Kao daudz zīmē un pēta Latvijas senlaiku vēsturi, veido skices eposa Lāčplēsis komiksam. Vislabākais Latvijā man šķiet, ka dabā vislabākais un māksla. Man šķiet, jā, tas divi lieta. Bet ja godīgi nav tik daudz cilvēku māk to vērtēt. Jā. Kao Latviju uzskata par savu otro dzimteni. Viņam interesē valsts nākotne un attīstība. Nevelti runājot par Latvijas sabiedrību, viņš lieto vārdu mēs. Latvijā vairs nav kārs, jā, bet mēs redzam, ka cik daudz postu mēs dabūjam no tās krīzes un vairāk nekā pusi iedzīvotājs latvieši jau brauc prom. Un mums tā pietrūks, tā patriotisma un cerību, jo mēs vienmēr meklējam vainīgu, kurš ir vainīgs šitā situācijā, bet mēs nesaprotam, ka mēs paši esam vainīgi un mēs negribam mēģināt, saņemam atbildību pie sevis un kaut ko darīt. Kao runā latviski un uzskata, ka valsts valoda, kurā tu dzīvo, ir jāzina obligāti. Man šķiet, ka tas ir ļoti normāli, bet ja kurš ārzemnieki, ja grib dzīvot kaut kā ar citu valsti, obligāti jāmācās tās valsts valodu. Tāpat, kā ārzemnieki brauc uz Vietnamu, ja viņi ļoti patīk vietnamiešu kultūru, viņam arī jāstudē vietnamiešu valodu. Tas ir obligāti. Jo, lai varētu saprast kādu kultūru, tā obligāti savas valodu. Bez tas nevar. Kao vairāku gadu darbs, komiks par mūsu eposa varoni Lāčplēsi, aizsākās pavisam nejauši vēl skolas laikā. Vēlākais mācījos Rozentāla skola un mums prasīja lasīt kādu literatūru darbu. Es gāju uz bibliotēku, es prasīju visplānākas grāmatu, mazāku, kuru palasīt. Viņi man piedēva to Lāčplēsi. Jo tas grāmatā vienkārši bija šitā maziņš. Es domāju, ka jā, tas bija vai plāni, vai forši, tad ļoti viegli lasīt. Paņem uz mājām, sākumā lasīt, neko nesaprotu. Un tikai tā ar laiku pamazām un tuko visu to dzejoli un pamazām saprat. Un tad es sapratu, ka jā, tas ir Lāčplēsi un draugi pateica, jā, tas ir valsts simbols, jā. Un tad, es sāku pētīt par to Lāčplēsi, es aizrāvos. Jā. Kao ir lieli plāni Latvijā. Viņš ir iemīlējis savu jauno dzimteni, tās dabu un vēsturi stiprāk, kā dažreiz to spējam mēs paši. Viņš ir nopietni aizrāvies ar mūsu Lāčplēsi un senvēsturi. Iespējams, vietnamiešu mākslinieks Kao ar savu gribas spēku un aizrautību iedvesmos arī mūs pašus redzēt, zināt un stāstīt citiem Latvijas būtiskākās lietas. Latviešiem ir ļoti bagāts tā literatūra, jā. Epos un literatūra. Lāčplēsis ir viena no tas, jo man šķiet, ka latviešiem tiešām vajag izmantot to, lai reklamētu tieši pašu sevi, jā. Un tas ir ļoti svarīgs. Cita valsts nezina par viņu. Nezinu, kur ir Latvijā atrodas. Jā, tieši tā, es atbraucu vienam, es jautātu, es viņu citiem pateicu, jā, es dzīvoju Latvijā, jautātu, kur ir Latvijā atrodas. Bet tas ir tāpēc, ka Latvija jau nemēģināt sevi riktīgāk reklamēt, bet nevis, ka reklamēt saistībā ar
vislielākā tilta vai vislielākā bibliotēku, bet tieši ar savu kultūru, jo tas ir, tas ir ļoti īpaši no Latvijas. Un, es jau domāju, kāpēc nevarētu būt komiks par Lašplēsi, nevarētu būt kaut vai filmu par Lašplēsi. Nevienu, kāpēc nevar mēģināt to taisīt. Tas taču ir ļoti forši tēma. Es tikai novēlēju sev, ka lai man viss izdosies. Jo es jau tik daudz plānoju, visi plāni neiet, tā kā es gribētu. Un jā, jo pašlaik es jūtos, ka es nevaru strādāt pie šī darba. Un tomēr man vajadzētu palīdzību. Un man šķiet, ka tikai latvieši man to var palīdzēt. Jā. Mūsu attieksme lielā mērā noteiks, vai nākotnē ārzemnieki, kuri Latviju izvēlējušies par savām jaunajām mājām, cienīs mūsu vērtības, iesaistīsies mūsu kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Vai tomēr veidos noslēgtas kopienas, kuras ignorē visu, kas notiek ārpusē. Mūsu attieksme pret citautiešiem vēl tikai veidojas, un mums vēl ir laiks pieņemt pareizos lēmumus.